3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada sporta mazā komanda saņem Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots. Aicinām Mārtiņu un Pļavi, Mārtiņu un Kristiānu saņem savu balvu. 2024. gada Eiropas čempioni, bronzas medaļnieki Beach Pro elites posmā, pieredzes un jaunības entuziasma, kā arī smaga darba un talanta kombinācija acīm redzot ir veiksmes atslēga. Es? Man liekas, ka tikai nesen skatījos, kā Kārlis met to zelta metienu, un nesen Nauris tikai pacēla to zodu pārējiem komandas biedriem pēc zaudējuma. Un mūsu meitenēm, Tīnai un Anastasijai, izcila sezona, daudz skaistu uzvaru, pirmā vieta reitingā. Ir gods būt vienkārši starp viņiem blakus nominācijā, bet uzvarētājam tas ir vārdiem neaprakstāmi. Pludmales volejbols šogad ir bijuši daudz notikumi. Un gribētos teikt, ir uz viļņa. Ir bijuši sasniegumi meitenēm augstākajā līmenī. Mēs, Kristiāni, ar šo to pievienojām. Mums ir bijuši paša augstākā līmeņa turnīri Latvijā. Un visam tam uz papēžiem min jaunatne, kas ir uzvarējis, dabūjis izcīnījis medaļas U18, U19, U20, U22. Kristiāns ar tam mazliet pielika roku. Tā kā konkurence ir, Pludmales volejbols dotajā brīdī ir uz pareizā viļņa, ir jāmāk tikai to izmantot. Esam daudziem teikuši paldies par pēdējiem gadiem, par to, kad es varu būt laukumā, es izbaudu katru sekundi tur, neatkarīgi vai mēs uzvaram vai zaudējam. Protams, labāk patīk uzvarēt. Bet ir viens paldies, ko mēs neesam teikuši. Un tā ir komanda. Bet šoreiz ar vārdu komanda es gribētu izcelt visus Latvijas sportistus. Jo mēs esam dažādi, un mums katram ir savs stāsts. Bet skatoties no malas, sociālos tīklos vai pa televizoru un jūtot līdzi, Kristiāns neko neteiks, tad pats svarīgākais. Viņš nepalīdzēja. Jā, es vēlos pateikt, ka visi Latvijas sportisti ar savām traumām, ar saviem pārdzīvojumiem, ar saviem sasniegumiem, viņi mani motivē. Un es ļoti ceru, ka arī mēs kādu motivējam. Tā kā paldies sportisti! Un tiekamies, cerams, Pludmales volejbola laukumos.